Tuvojas augusta izskaņa un kā ierasts to pavadīsim ar aizdegtiem ugunskuriem, atzīmējot senās ugunsnakti. Sārti ir vienotības zīme pie jūras tautām un atgādinājums par mūsu vēsturi. Vēstures avoti liecina, ka uguns signāli Baltijas jūras reģionā tika izmantoti jau vikingu laikos. Tie palīdzēja kuģotājiem orientēties un sargāja piekrasti, bet nereti tos mēdz izmantot arī kājgrieži, lai gūtu mantisku labumu. Kā mūsdienu tradīcija senās ugunsnakts 1992. gadā atzima Somijā, kad tika ierosināts vienlaikus visās piekrastes vietās iedegt ugunskurus, lai simboliski vienotu Baltijas jūras valstis un atgādinātu par jūras nozīmi. Tagad tā ir kļuvusi par kopīgu Baltijas jūras valstu kultūras un dabas aizsardzības pasākumu un platformu radošām mākslinieckām izpausmēm arī Latvijas piekrastē, lai koptu kopības, kultūras un vidas audzēšanas ideju. Ventspilī senās ugunsnakts kā ierasts tiks aizvadīta Staltzenes stāvkrastā, kur 30. augustā saulrietu koklas skaņās pavadīs mūziķi Laura Drēziņa, bet vēlāk Linda Līna un komponists Rihards Zaļup uzstāsies ar programmu Ceremonija. Kad tumsa pārklās stāvkrastu, dabas galerijā iemirdzēsies luminiscējošas mākslas izstāde Miers, bet jūras krastu izgaismos ugunsgrozi. Šogad ar velospēdu var pilnībā mērot ceļu līdz senās ugunsnakts pasākumam, izmantojot jaunizveidoto veloceliņu, kas ved no pilsētas līdz pat Staltzenes stāvkrastam. Tāpat pašvaldības Sijā Ventspils reisu organizēs papildu autobusu reisu no un uz Galiņu ciemu. Pirmais mūsdienu senās ugunsnakts pasākums oficiāli Latvijas piekrastē tika aizvadīts 2010. gadā.